Vai gribi būt par savu ienaidnieku? Protams, neviens negrib būt par savu ienaidnieku, bet ir kādas elementāras lietas, un tā ir motivācija, kura šobrīd varbūt liekas tik sekla un tik nevajadzīga, bet motivācija sevī iekļauj mūsu slēptākās vajadzības, vēlmes, vērtības, un arī emocijas un sajūtas, kāpēc mēs varam baudīt dzīvi. Un ja mēs nezinām savu motivāciju un arī nezinām savu draugu, savu dzīves biedru, sievu, vīru, bērnu vai vecāku motivāciju, mūsu saruna, komunikācija un mūsu savstarpējās emocijas un jūtas attiecībās var izveidoties kā rūgta pieredze, smaga un ciešanu pilna. Tā ir mūsu izvēle. Bet ir viens solis. Iegādājies video lekciju par motivāciju, kur tu 50 minūšu laikā soli pa solim varēsi uzzināt, kas tevi motivē, kas ir tava patiesā motivācija, dzinulis, lai tu varētu baudīt savas vajadzības, savas vēlmes, savas vērtības, un arī uzzini, kas motivē citus cilvēkus tev blakus, lai tu vari ļaut arī viņiem piedzīvot viņu vēlmes, viņu vajadzības.